Iepūdis kolektoram, visas krūvas tiek klāt, izmūst, tur apakšā. Tur priekšā ir termostats. Termostatā noskatāt jādabūnos pamuts. Pamuta nevar. Pamutam, lai tiktu klāt, vajag šo te stos pašpilnotājumā. Viss ķēdīte. Laiks šodien. Iedzēdu turika bišķiņu zem jumta. Domāju, būs krusta lielā, iegāk būs nosūts. Bet nu laikam garā, ne? Nu, pirmā diena beidzās šādi. Pieteikti. Nebiju baigi plānots, es tik tā atbraucu, kamēr negaisa ārā, lai gadījumā kas tā turikam plēja uzklāt vai kaut kādu segulēt, krusta nesadalūs. Izstāst, ka negaisa iet uz beigām. Nu tā, ieplūdus kolektors nost, viss, kas te augšā bija liekas, viss ir nost. Tā jau smuks tīrs, nav baigi noeļojies. Iepūli izskatās smuka. Tad cerība, ka arī turbīnē viss skaisti. Viss, šodien pietiek. Nu, jums pagāja 1 sekundi, man 2 dienas, kamēr te tikām galā ar negaisiem un vēl šādām darīšanām par darbiņu. Nu, pienācis laiks atkal pie tā boliķa. Šodien vajadzētu uzzināt, kas tur iekšā ir. Vai man jāmēģina jauns motors vai varēs salabot šo pašu. Kas tur, kā virzuļi izskatās, kāds nodilums. Mašīnai nobraukums kaut kādi 400 000 pāri ir. Tā kā, nu, motorītis nav no tiem svaigākajiem. Labi, ķersies pie darba, skatīsies, kas tur iekšā. Nu, kā tad izskatās tādā vecā motorā iekšā, kas ir nobraucis gan arī 500 000. Nu, šādi. Tāds baigais nodilums. Nav manāms. Nejūt neko. Nav nekāda tāda liela nodiluma. Bišķiņ te ir uzaudzis. Tāds kultūras lānis. Bet nu arī nekas krimināls ir redzēt trakāk motori. Kā izskatās. Sadalena. Nu nezinu, pagaidām izskatās, ka ir cerīgi, ka varētu mēģināt viņu labot. Nu, vismaz pēc sadalas tā pagaidām izskatās. Redzēs, kā izskatās galva no apakšpuses.
izskatās iekšā. Man patīk, nav vaina. Reku tas, kā nezinu latvijas, kas saucās tas homs, tā virpošana, tā slīpēšana vēl ir pavisam dzīva. Tas skaitās, ka cilindrs nav baigi ģils. Te arī nekāda pakāpiena nav. Super, viss smuki izskatās. Diezgan daudz viņš eļļu ēd, bet skatoties pēc cilindriem, nav tik švaki. Šitie divi pēdējie tādi izskatās tumši, tādi apdegušāki. Labi. Jāņem ārā šitie vāciņi. Jāatzīmē, kurā vietā kurš ir bijis. Kad apgāzīs, viņi izskatīs ārā un tad būs bēda, jo viņiem ir katram savs biezums, lai vārsti neklabētu pret sadalas vārstu. Tā kā, kad liks atpakaļ, būs arī jāskatās, vai jāmēra attālums no sadalas vārstas līdz šim te vāciņam, lai nav pa lielu un lai nav pa mazu. Šitās tas skaistums izskatās. Reku, caurums. Tāds normāls caurums. Un kā viņš radies, neko redzēt. Kā jau es teicu, eļļu viņš ēda. Tātad tā eļļa visi noteikti nokļūst cilindrā. Viņa deg, sakrājās uz maliņām. Un tad vienā brīdī tāds gabaliņš nolūs kaut kāds nost. Un apstājās tur uz tās sēžas. Un tajā brīdī vārsts nenoslēdzās blīvi ciet un sāk pūst garām gaisa. Kur tiek skābeklis klāt, ne tajā brīdī, kur ir paredzēts, un pa tādu mazu koncentrētu vietu. Tur sāk vienkārši palielināt temperatūra būt, vārsts nespēj dzesēties un izkūst caurums. Tālākais rīcības plāns ir vienkārši. Pašam jau visu ir forši darīt, bet ir lietas, ko labāk atstāt speciālistiem. Tā kā viss ir izdarīts, ko es spēju. Tagad sazvanīšu, atradīšu kādu vietiņu, kādu dzinēju servisu, kas man smuki šo galvu atjaunos. Visu izmazgās, iztīrīs vārstu sēžus, nomainīs vārstu gumijas, noregulēs vārstus, ja vajadzēs. Tā, lai viss ir droši, tā, lai man nav te jāuztraucās. Tomēr ir lietas, ko jādara profesionāļiem. Tā es domāju, ka nevajadzētu līst iekšā, jo mašīnu es varbūt kādu laiciņu pārbraukāšu, bet principā es viņu pārdošanai taisu. Tāpēc negribās cilvēkam iesmērot kaut kādu, kā tik iet, kā tik rūc. Tāpēc jāpacenšās tā visu smuki. Tā, pagaidām uz šīs nots arī pabeigsim šeit. Tālāk noteikti Touregam būs ko darīt. Es domāju, varētu subwooferu ielikt, lai mūzons bišķiņ interesantāks ir. Davai tajā līdz nākamajam pieslēgumam.